Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie deputāti, deputātes, Latvijas sabiedrība. Mūsu paaudzes politiķi ir tie, kas nojauc padomju pieminekļus un izvēlas nesadarboties ar agresoru valsti nevis tāpēc, ka mums ir bail, bet tāpēc, ka esam izvēlējušies savas vērtības. Un mūsu vērtības ir demokrātija, vārda brīvība un tiesiskums. Mēs izvēlamies veidot savu valsti, kurā visi runā latviski, bet var brīvi ceļot, mācīties un strādāt arī citur, izmantojot Eiropas Savienības mums dotās brīvības. Uzņemoties ministra prezidenta amata pienākumus, es apņēmos vadīt valdību kā vienotu komandu. Jo bieži vien mēs esam dalīti nevis tāpēc, ka mēs gribam tādi būt, bet mēs baidāmies. Mēs baidāmies, ka mūs nepamanīs, mēs baidāmies, ka nesadzirdēs to, ko mēs vēlamies pateikt, un mēs gribam būt atšķirīgi. Bet nevienmēr tas mums palīdz. Un es domāju, ka Latvijai šajā ģeopolitiski nevienkāršajā situācijā ir ļoti svarīgi, ka mēs spējam parādīt valdības vienotību, mēs spējam vienot komunicēt par ļoti sarežģītiem jautājumiem, un nedalīt vēl vairāk sabiedrību. Manas valdības galvenās prioritātes, par kurām mēs esam vienojušies kopīgi koalīcijā, ir valsts iekšējā un ārējā drošība, jo, diemžēl, tepat mums kaimiņos ir agresoru valsts, kur ir izraisījusi karu Eiropā. Un otra lielākā prioritāte ir tautsaimniecība un konkurētspēja, lai vairotu katra iedzīvotāja pārticību. Bet, lai mums būtu šī tautsaimniecības attīstība, mums ir, protams, vajadzīga pēc labas iedzīvotāju veselības, pēc labas izglītības un sociālās drošības. Savukārt, iekšējā un ārējā drošība ir svarīga, lai mūsu uzņēmēji, investori, mūsu ģimenes justos Latvijā droši, un mēs zinātu, ka mēs, kā politiķi, esam izdarījuši visu iespējamo, lai patiešām stiprinātu savas robežas, lai stiprinātu mūsu drošību. Līdz ar to ir svarīgi, ka kopumā mēs šajā gadā esam stiprinājuši vēl vairāk latviešu valodu un mūsu kultūru, lai šeit cilvēki varētu veidot pārtikušu un laimīgu dzīvi, nevis domāt par to, kā pārcelties kaut kur citur. Līdz ar to mēs 2024. gadā esam panākuši vēsturiski lielāko aizsardzības budžetu, kas ir vairāk kā 1 miljards eiro. Un jau šī gada laikā mēs esam vēl vairāk pastiprinājuši aizsardzības vajadzības, un šobrīd gandrīz 3% no IKP un pat vairāk jau veido aizsardzības budžetu, jo mēs esam nopirkuši gaisa aizsardzības sistēmas. Mēs esam mūsu bruņotajiem spēkiem devuši iespēju attīstīt gaisa aizsardzību, krasta aizsardzību, tālsdarbības raķešu artilēriju, bezpilota lidaparātu iespējas. Mēs esam parakstījuši Latvijas vēsturē lielākos aizsardzības spēju attīstības līgumus par gaisa telpas aizsardzību IRIS-T, krasta aizsardzības sistēmām un raķešu artilērijas sistēmu HIMARS iegādi. Un tas ir labi, ka mums ir bijusi šāda iespēja, un tas ir labi, jo mēs dzirdam, ko Ukrainas prezidents Zeļenskis visvairāk prasa, tad, kad ir nedroša situācija valstī. Tās ir tieši šīs spējas. Un mēs izmantojam katru iespēju, lai mācītos un kopā sadarbotos ar mūsu Ukrainas kolēģiem un pēc iespējas ātrāk nodrošinātu visu to nepieciešamo, kas Latvijai ir vajadzīgs, ja nedod Dievs agresoru valsts, kas ir Krievija, mums tepat blakus, izdomāt rīkoties ne tā, kā tas pieklājas kaimiņam. Mēs esam šajā gadā pabeiguši valsts aizsardzības dienesta izveidi un jau esam īstenojuši pirmos 2 iesaukumus. Un man ar gandarījumu jāsaka, es domāju, mums visiem bija bažas, jo mēs esam dzirdējuši gana daudz iespaidus vēl no padomju laika armijas, un mēs nezinājām, kāda tad būs šī pirmā militārā iesaukuma karavīru dzīve, bet man ar gandarījumu jāsacina, tie puiši ir lielākie Latvijas patrioti. Tie puiši, kas iestājās 253, uzsāka šīs gaitas, 111 no viņiem paliks un turpinās savu darbu militārajā dienestā. Tas liecina, ka patiešām šī integrācija militārajā dienestā, kur nebija sajūta, ka viņi ir kaut kādā ziņā kaut kur tālāk nostumti maliņā, bet viņi tika iekļauti visā šajā aizsardzības sistēmā, liecina par to, ka viņiem tur bija
ļoti labs laiks. Un viens no tiem puišiem, ko man izdevās arī izlaidumā apsveikt, teica, šis bija mans labākais gads manā dzīvē. Un es domāju, tas ļoti daudz ko liecina arī par mums, par mūsu aizsardzības spēkiem, par tiem cilvēkiem, kas ir veltījuši savu laiku, lai tiešām mēs šo pirmo pieredzi jauniem cilvēkiem padarītu par patiešām labu pieredzi. Mēs veidojam jaunu militāro poligonu Sēlija. Un kāpēc mums tas ir vajadzīgs? Tāpēc, ka mums ir arvien vairāk NATO spēki, kas vēlas ar mums sadarboties, jo šobrīd vairāk kā 14 valstis, kas ir NATO valstis, ir šobrīd Latvijā, un viņas veido vienotu komandu telpu. Viņas mācās sadarboties, un mēs zinām, ka jau nākamā gada sākumā arī tikko iestājusies NATO dalībvalsts Zviedrija sūtīs savus spēkus ar savu tehniku pie mums, un mums, protams, ir jābūt gana spējīgiem uzņemt visus šos spēkus. Paldies Kanādas militārai vienībai, paldies Kanādas politiķiem. Viņi šobrīd iegulda gan savus militāros resursus, cilvēku resursus, un mums patiešām ir ļoti laba vadošā valsts, kas spēj integrēt visas pārējās NATO valstis, lai viņš šeit justos labi. Un arī tur es varu teikt, es esmu tikusies ar Kanādas bruņotajiem militāristiem, kas ir teikuši, tā ir vienreizēja iespēja, ko viņi Latvijā šeit iegūst. Ir fantastisks spējas sadarboties, sastrādāties, viņi jūtas šeit uzņemti un gaidīti. Un jā, viņi šeit arī investē diezgan būtiskas vairāku 100 miljonu investīcijas, lai viņu cilvēki šeit būtu ne tikai šogad un nākamgad, bet lai viņi šeit būtu ilgāku laiku. Un tas nozīmē, NATO strādā un strādā ļoti labi. Tāpēc mums ir vajadzīgs Sēlijas poligons, lai mēs varētu paplašināt spējas arī mācīties, trenēties kopā mūsu militāriem spēkiem. Mēs esam arī ministru kabinetā izstrādājuši Latvijas austrumu robežas militārās stiprināšanas un pretmobilitātes plānu. Un mēs ne tikai esam izstrādājuši plānu, bet mēs esam uzsākuši jau reāls darbus. Tajā dienā, kad mēs paziņojam, ka plāns ir pieņemts, uzsākās arī praktiskie pirmie darbi. Un Nacionālajie bruņotie spēki šobrīd slēdz vēl vairāk iepirkumu līgumus, lai ne tikai mums Latvijā, bet visā Baltijā, jo mēs esam vienojušies, ka šāda vienota aizsardzības līnija būs visā Baltijā, un arī Somija ir izrādījusi interesi, kas tad mums tur tāds būs, un arī Polija ir izrādījusi interesi, un tas nozīmē, ka šīs reģiona valsts var sadarboties kopā, un mēs savu militāro aizsardzības līniju stiprināsim kopā. Tāpēc arī šogad mēs nodibinājām valsts aizsardzības korporāciju, kuras pirmais projekts ir 155 mm munīcijas modulāro pulvera lādiņu ražotnes izveide Latvijā. Un to mēs darām nevis vieni paši, bet kopā ar lielākajiem Eiropas zināmākajiem ražotājiem, ar vairākām Eiropas valstīm. Un to mēs darām ne tikai par savu finansējumu, bet to mēs darām kopējā iepirkumā, īpašā Eiropas atvēlētā ASAP finansējumā, jo mēs piedalījāmies kopā vienotā iepirkumā. Tad tā ir jauna veida platforma, kā mēs varam stiprināt savu militāro industriju un stiprināt arī savu tautsaimniecību un ekonomiku. Jo šīs zināšanas, ko, protams, mēs šādā unikālā veidā varam iegūt tik ātri no Eiropas stiprākajiem militāriem ražotājiem, ir unikālas. To mēs nevarētu iegūt 10 gadu laikā, bet to mēs iegūsim 1 gada laikā, tāpēc, ka mums ir šī iespēja sadarboties un kopīgi veidot gan vienotas piegāžu ķēdes, gan arī vienotas ražošanas iespējas. Latvijā būs arvien vairāk, kā jūs minēju, NATO sabiedroto karavīru un spēcīgākas vienības ar jaudīgāku tehniku, un NATO kaujas grupas lielums sasniegs brigādes līmeni. Par to ir runāts daudz, bet, lai to panāktu, tur ir bijis jāiegulda gan iepriekšējās valdības laikā, gan arī manas valdības laikā daudz sarunu, daudz pārliecināšanas spēju, lai mēs tiešām varētu pierādīt, ka Latvija ir gatava arī uzņemt šādu lielumu un apjomēra karavīru. Lēmumi ir pieņemti, un, kā es jau minēju, tie tiks pildīti, un karavīri gan no Kanādas, gan Zviedrijas, gan Dānijas būs arvien vairāk Latvijā, un tas ir labi, jo tas parāda, ka mēs gatavojamies nevis karam, mēs gatavojamies mieram un parādām savu aizsardzības spēju. Mēs esam palielinājuši arī sabiedriskai kārtībai un iekšējai drošībai finansējumu. Un kāpēc es šo visu stāstu? Jo mums ir svarīgi ļaut mūsu uzņēmējiem strādāt netraucēti, strādāt droši un ļaut investīcijām no ārvalstīm šeit ieplūst.
Jo ir pilnīgi skaidrs, ka paskatoties no tādas lielākas pasaules perspektīvas, paskatoties uz Latvijas karti, mēs atrodamies blakus Krievijai un Baltkrievijai. Un ir ļoti grūti pārliecināt ārvalstu uzņēmējus, kas nav ikdienā sadarbībā ar Latviju vai Baltijas valstīm. Viņiem ir grūti saprast, cik droši būs atvērt jaunu banku, atvērt savu filiāli, atvērt militāro ražošanu. Tas ir ļoti izaicinoši. Un ir ļoti svarīgi, ka politiķi manā līmenī, valsts prezidenta līmenī, jūs, kā deputāti, sadarbojoties, braucot ārvalstu vizītēs, spējat izstāstīt, ko Latvija dara. Es tikos šajā nedēļā ar NATO ģenerāla sekretāru Stoltenbergu kungu, kurš teica, ka viņš ir lepns par Latviju. Viņš ir lepns par Latviju, jo mēs neesam tā lielākā valsts, bet mēs patiešām esam izdarījuši maksimāli iespējamo, lai mēs visiem pateiktu, ka Latvijā ir ļoti svarīgi aizsargāt sevi, aizsargāt savas spējas un aicināt citus darīt to pašu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs spējam arī sev, kā lai saka, pateikt paldies, ka arī ar Saeimas atbalstu, un es teiktu, ka šī Saeima atšķirībā varbūt no iepriekšējās Saeimas, kur vairāk viens otru apmeloja, apķengāja un apmētāja ar dubļiem, arī spēja vienoties par šīm lielajām lietām. Un tas ir ļoti svarīgi, ka visos mūsu demokrātijas, valdības, Saeimas, parlamentārā valsts prezidenta līmenī mēs spējam parādīt, ka Latvijā ir svarīgi mūsu iedzīvotāji, un mēs patiešām arī vēlamies redzēt šeit ārvalstu investorus, tāpēc mēs nodrošināsim visu nepieciešamo viņiem. Un šī gada laikā mēs esam uzsākuši pavisam cita līmeņa robežu būvniecības darbus ar Krieviju, un pagājušajā gadā mēs pabeidzām sauszemes robežu izbūvi ar Baltkrievijas. Tie bija apjomīgi darbi, bija iesaistīti milzīgi spēki, un man jāsaka paldies arī iepriekš jau izdarītajiem darbiem, jo tas palīdzēja mums raitāk virzīties uz priekšu. Mēs uzlikām mērķi gada beigas, un mēs to mērķi piepildījām. Jā, tas bija ambiciozs mērķis, un arī šogad mēs strādājam tieši tāpat ar Krieviju. Skaidrs, ka Krievijas robeža ir ļoti gara. Mums būs posmi, kur mums būs jāpabeidz arī vēlāk, jo ir dubļi, ir purvi, noslīgs tehnika, bet mēs to varam izdarīt. Un mēs skaidri redzam, ka arī migrācijas plūsmas no Latvijas ir pārvirzījušās citur, kur nav šāda līmeņa apsardzība, kur nav šāda līmeņa robeža izbūvēta. Arī šajā gadā mēs esam vienojušies, ka mēs zem ministru prezidentes izveidojam krīzes vadības centru. Šobrīd jau strādā cilvēki, lai sagatavotu visus normatīvus, lai mēs jau varētu funkcionēt pēc iespējas ātrāk. Šāds lēmums ir pieņemts. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs redzējām gan pēc Covid krīzes, ka, protams, valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestam ir savi krīzes mehānismi, neatliekamie medicīnas dienestam savi, bet arī pagājušās gadas vētras laikā mēs visi secinājām, ka ļoti svarīgi ir savstarpējā koordinācija un komunikācija. Jā, pašvaldību līmenī civilās aizsardzības komisijas ļoti labi spēja koordinēties, atkarīgs, protams, arī no pašvaldības, bet valsts līmenī būtu ļoti svarīgi, ka šāds koordinācijas centrs, kas ikdienā strādā, kas pazīst viens otru sejā, kas zina, kuram zvanīt, ko darīt tajā brīdī, ja notiek šāda lielāka mēroga krīze, kas nav tikai vienas pašvaldības vai varbūt pat viena reģiona krīze, ka mums ir cilvēki, kas zina, ko darīt, viņiem ir analītikas dati un viņi spēja koordinēt visus ministrijas kopā. Jo mēs šajā krīzes centrā nepārņemsim ministriju funkcijas, tas ir katrai ministrijai jādara pašai, bet mēs tieši stiprināsim katras nozares atbildību, bet izveidošam šo koordinējošo mehānismu un cilvēki jau šobrīd pie tā strādā. Papildus finansējums tika piešķirts arī, lai mēs piešķirtu papildus sociālās garantijas iekšlietu darbiniekiem, kas ir veselības apdrošināšana, jo tā ir ļoti būtiska lieta, lai šajā darbā īpaši ugunsgrēku dzēšanā piedalītos un tie cilvēki, kas to dara katru dienu, lai viņi varētu justies droši. Mēs arī esam piešķīruši 2,5 miljonu eiro papildus 105 jaunu amatu vietu izveidē valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā, un šobrīd notiek visi rekrutēšanas darbi, lai arī šīs statu vietas aizpildītu. Šī gada sākumā tika izmaksāts arī 5-gadnieku pabalsts iekšlietu sistēmas un ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem, un ne tikai viņiem, arī pārējiem darbiniekiem, kuriem tas pienāks pēc likuma. Un tā ir apjomīga finansējuma daļa, lai motivētu šajās nozarēs strādājošos strādāt. Katrus 5 gadus, 3 mēnešu algas apmērā šāds pabalsts tiek izmaksāts, lai noturētu darbiniekus šajā darbā un motivētu arī palikt. Pagājušajā budžetā arī tika piešķirts papildus finansējums algas palielinājumam līdz 10%,
un visi arī šajā gadā šo palielinājumu saņēma. Valdība arī stiprināja iekšējās drošības akadēmiju, un vēl mēs esam domājuši par mūsu naftas rezervu drošību un esam izveidojuši jaunu pārvaldības modeli, kas turpmākajos 10 gados varētu pat valstī vairāk kā 500 miljonu eiro apmērā radīt ietaupījumu. Jo šobrīd naftas rezervas netiek iepirktas, tās tiek maksātas uzņēmējiem kā apdrošināšanas summa, un ir skaidrs, ka stundā X mēs nevaram būt 100% pārliecināti, ka patiešām šīs naftas rezerves mums ir. Tāpēc mēs esam izveidojuši gan drosmīgu jaunu sistēmu, kurā mēs arī ceram ietaupīt būtiskas naudas summas, bet pie reizes nodrošināt patiešām arī šo naftas rezervju esamību. Latvijas ekonomikas debates jūs visi dzirdējāt šeit Saeimā. Man jāsaka liels paldies arī jums, šīs bija tiešām konstruktīvas debates. Un ar šo jauno tradīcijas ieviešanu mēs vēlējāmies arī parādīt, ka mums ir svarīgi, kas notiek Latvijas ekonomikā, un mums par to ir jādiskutē, jākomunicē un jāsaprot, kur tad Latvija redz savas potenciālās iespējas, kā mēs varētu stiprināt savu tautsaimniecību. Mums tas ir kā mērķis noteikts, ka līdz 2035. gadam mums būtu jādubulto valsts ekonomikas apjoms, un tam ir, protams, nepieciešami vairāk priekšdarbi. Mums ir potenciāls kļūt par zaļās enerģijas lielvalsti. Līdz tam ir vajadzīgs vēl, protams, jākāpina mūsu atbalsts eksporta spējīgajiem uzņēmumiem, inovatīvajiem uzņēmumiem un produktīvajiem uzņēmumiem. Un tāpēc mēs esam koordinējuši savu darbu tādā veidā, lai mēs noteikti, ka šie inovatīvie un koordinētie produktīvākie sektori, lai patiešām arī darba spēks tur tiktu jau laicīgi sagatavots, un cilvēku kapitāla attīstības padomē šobrīd jau notiek kopīgi pieņemt lēmums starp izglītības ministriju, Labklājības ministrija un ekonomikas ministrija ir tā, kas nosaka šīs prognozes, kas tad mums nākamajā darba tirgū būs vajadzīgs kopā ar uzņēmējiem, kopā ar tiem cilvēkiem, kas strādā reāli tautsēmniecībā. Mēs esam izveidojuši tādu zaļo koridoru lielajiem investoriem, un man jāsaka, par šo zaļo koridoru labā slava ir izgājusi jau līdz Eiropas ārvalstīm, un investori no Vācijas, no Igaunijas, no Somijas zina par šādu zaļo koridoru, un investori no Norvēģijas gaida rindā, lai tiktu izstāstīt savas plānus, kā viņi redz, kas viņiem ir vēl nepieciešams, lai viņi varētu ātrāk attīstīt biznesu šeit. Bet mums ir ļoti svarīgi arī, lai mūsu uzņēmēji varētu strādāt, tāpēc mēs esam gana daudz ieguldījuši darbu birokrātijas mazināšanai. Nevis, kā bija iepriekš kaut kad teikts, mēs vienu normatīvo aktu ieviesīsim, 10 atcelsim, tā nav birokrātijas mazināšana. Tā ir vienkārši papīra mazināšana. Vienā papīrā var ierakstīt vairāk nekā 10 tajos, kas ir atcelti. Bet mēs patiešām pēc būtības esam piegājuši šim jautājumam, jo mūsu uzņēmēji ļoti bieži sūdzās par ļoti lielo birokrātiju, par neskaidriem nosacījumiem, un tāpēc mēs esam sektoru pēc sektora risinājuši, un viens no pirmajiem ir būvniecība, jo jāsaka, pēc Zeltūdes traģēdijas mēs ļoti izvērtējām un ļoti normativizējām, standartizējām šo nozari. Un mums ir arī svarīgi, lai, protams, drošības jautājumi nemazinātos, bet uzņēmējiem no procesa sākuma līdz beigām būtu skaidra šī procedūra. Daļa no normatīviem aktiem, kas kopumā būs ap 60, jau ir sasnieguši Saeimas durvis, un es domāju, jums būs ļoti karstas debates, gan vēl rudenī, jo tas tiešām būs apjomīgs darbs. Banku konkurence ir ļoti svarīga. Privātā kapitāla iepūšana un naudas ieplūšana ļoti svarīga. Mēs visi kopā paveicām neiespējamo, un mēs iedavām iespēju mūsu fiziskajām personām, kurām ir hipotekārie kredīti, saņemt šā gada pavasarī pabalstu par to, ka viņi maksā tik lielus kredītprocentus, kurus bija noteikts Eiropas centrālā banka. Un tas notika bez jebkādas lielas aizķeršanās. Man jāsaka liels paldies jaunai valsts ieņēmuma dienesta vadītājai. Es domāju, ka bez viņas personīgas iesaistes tas nebūtu bijis iespējams. Un paldies, protams, arī banku sektoram un jums, kas lēma par šiem nosacījumiem. Bet mēs to izdarījām tā, kā būtu jānotiek daudzām citām lietām. Bez papildus iesniegumiem, ar lielu skaidrību un digitalizāciju. Tāpēc es domāju, mēs varam parādīt rezultātu, un mums to jādara arvien biežāk, šādā veidā veicot visu šo administratīvo darbu valsts pusē, lai iedzīvotājiem ar to nebūtu jānodarbojas, lai viņi varētu darīt savas lietas, un valsts varētu izpildīt visu šīs administratīvās procedūras. Mēs esam ļāvuši reģionos kreditēt lielākā skaitā ar altuma palīdzību, un šie mazie kredīti ir ārkārtīgi pieprasīti.
jo bankas nelabprāt reģionos palielināja savas kreditēšanas iespējas, bet šobrīd tiešām šī programma attīstās, un mēs palielināsim vēl vairāk tās fondu iespējas. Mēs esam izstrādājuši arī skaidrs naudas pieejamību stundā X, lai arī Latvijas Bankas vadlīnijās ir paredzēts, ka būs noteikts īpašs skaits bankomātu, lai cilvēkiem būtu pieejama arī skaidra nauda, jo skaidrs, ka valsts politika mainās, ģeopolitika mainās un attiecīgi jāmainās arī ar šiem noteikumiem. Tāpēc netika ātri banku sektors varbūt spēj tam pielāgoties līdzi. Bija viens laiks, kad mēs slēdzām visus ciet un pārgājām uz bezskaidru naudu, tas ir ļoti labi. Bet mums ir vajadzīgs arī izstrādāt vadlīnijas, lai stundā X būtu pieejami šādi norēķini, un jāsaka, Latvija ir pirmā valsts Eiropā, kurā būs iespējams līdz 200 eiro norēķināties, pat ja būs slēgtas visas banku sistēmas. Mēs turpinām darbu pie refinansēšanas un esam jau Saeima ir pieņēmusi lielu daļu likumu no tā, lai klienti varētu pāriet no vienas bankas uz otru ātrāk, lētāk. Un to mēs izdarījām kopā gan ar pašu finanšu nozari, gan ar valsts sektoru. Un tad, kad mēs šo darbu uzsākām, nevienam neticējās, ka tas ir iespējams, bet tas ir iespējams, un šis darbs jau ir paveikts. Un mēs turpinām darbu arī vēl pie juridiskām personām. Tur, protams, šis darbs ir apjomīgāks, bet tas ir ārkārtīgi svarīgs mūsu uzņēmējiem, lai viņi varētu daudz ātrāk dabūt finansējumu, lai viņiem nebūtu tik ilgi jāgaida rindā uz bankām, un tiešām šie finanses līdzekļi viņiem būtu pieejami ātri un lēti un bez administratīviem šķēršļiem. Mēs esam apstiprinājuši normatīvo ietveru kripto tirgus attīstībai Latvijā, un jā, Latvija Eiropā, Latvija transatlantiski ir zinām kā digitālā lielvalsts, tāpēc es domāju, mums ir jādara viss iespējamais, lai arī šo digitālo jomu stiprinātu, un tiešām šo jau iegūto Latvijas reputāciju varētu vēl tikai pavairot, lai arī, ja investori atbrauc uz šejienu, viņi tiešām redz, jā, šeit ir ļoti daudz digitālo iespēju. Mēs strādājam arī ar 4 uzņēmējus pārstāvošajām organizācijām kopā, kas ir gan Finanšu nozares asociācija, gan Ārvalstu investoru padome, gan Red Jackets, gan darba devēju un Tirzniecības rūpniecības kamera, bet Baltijas korporācijas institūts, bet ar vienu daļu no šiem uzņēmējiem arī es kā valdības vadītāja noslēdzu memorandu, ka mēs vienojamies sadarboties, strādāt kopā, roku rokā, lai mūsu korporatīvā pārvaldība, valsts kapitāla sabiedrība pārvaldība kļūtu labāka, lai mēs varētu vienoties par uzņēmumu kotēšanu biržā, jo tas ir svarīgs mūsu privāto resursu, privāto finanšu līdzekļu piesaistei un arī uzņēmumu, šo valsts uzņēmumu daudz lielākai spējai reaģēt uz tirgus attīstību. Mēs iepriekšējās valdības laikā nespējām par to vienoties, diemžēl koalīcijā nebija tam atbalsta, un man jāsaka, šoreiz vienkārši neticami mēs par to vienojāmies ātri, raiti, un mēs redzam, ka arī Eiropā šis ir viens no top jautājumiem ekonomikas attīstībai, veidot daudz straujāku kapitāla tirgus attīstību. Tās ir jaunās pamatnostādnes, un es domāju, jaunievēlētie Eiroparlamenta deputāti ar šiem jautājumiem strādās vēl daudz. Birokrātijas mazināšanā jau es izstāstīju, ka ir ļoti svarīgs darbs pie tā, lai ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā mēs varētu samazināt birokrātiju. Un varbūt jau ir mazliet piemirsies, bet pagājušā rudenī bija ļoti skaļi lauksaimniecības protesti visā Eiropā. Un lauksaimniecības politikā šī birokrātija, protams, ļoti apgrūtina darbu, ja cilvēkam ir jāiet novākt ražu un tai pašā laikā jāiesniedz fotogrāfijas, dažādos formātos faili. Un man jāsaka liels paldies lauksaimniecības ministram, zemkopības ministram Armandam Krauzem. Mums ļoti labi izdevās tiešām sadarboties un ļoti ātri mēs vienojamies gan par to, ko mēs panāksim Eiropā, gan par to, ko mēs izdarīsim Latvijā. Mēs arī tikāmies ar lauksaimnieku organizācijām un izrunājam ļoti daudzās viņu vajadzības, ekspektācijas. Un man jāsaka paldies, daudz kas no tā jau ir ieviests. Un daudz kas no tā ir atvērts Eiropā, un arī Eiropā ir panākts vairākas izmaiņas, kas mazinās mazajām lauksaimniecībām kontroļu apjomu, paredzēts lielākas elastības lauksaimniekiem un valsts uzraudzības iestādēm. Un lauksaimniekiem ir paredzēts arī izmaiņas tiešo maksājumu atbalsta saņemšanas nosacījumos, informāciju iesniedzot tikai 1 reizi gadā. Valdība strādā arī pie tādiem normatīvo aktu grozījumiem, lai samazinātu atbildes sniegšanu uz privātpersonu iesniegumiem, un Saeimā jau arī likumprojekts ir iesniegts. Uzņēmēji, tad, kad es stājos amatā, teicu, vai nevar to mēnesi kaut kādā veidā samazināt, vismaz uz pusi, 10 darba dienas.
Man šķiet, ka mūsu tieslietu ministri ir gan strādājusi, lai tiešām mēs pieņemtu tādu normatīvu un spētu atbildēt ātrāk. Jo bieži jau vien ir tā, cilvēki atraksta ēpastu, un vai nu mēs atbildam uzreiz, vai tad tas ēpasts tur stāv, un mēs viņam neatbildam. Tad, ja mēs nespējam īsā, saprātīgā termiņā atbildēt, protams, ir ļoti komplekss situācijas, kas prasa padziļināt izpēti, tad tas vienmēr arī ir iespējams pagarināt šo termiņu, bet vispārējā kārtībā mēs esam vienojušies, ka šie termiņi būs vismaz uz pusi īsāki. Valsts ieņēmuma dienestā šobrīd notiek liels un labas reformas, atdalot tātad izmeklēšanas funkcijas no tā darba, kādu mēs redzētu, lai valsts ieņēmuma dienests būtu, un valsts ieņēmuma dienestam ir jākļūst par servisa sniedzēju organizāciju. Un man ir tiešām prieks, kā jūs minēju ar šo piemēru, ka iedzīvotājiem tika izmaksāti šie hipotekārie pabalsti, kuri iekrita smuki viņu kontos. Un tas bija liels valsts ieņēmuma dienesta administratīvais darbs, ko viņi paveica, un es sagaidu, ka arī nodokļu vienkāršošanā tiešām valsts ieņēmuma dienesta vadītāji izpildīs savu solījumu, ko viņa man personīgi arī ir devusi, ka būs nodokļu vienkāršošana un būs arī iespējams tāda digitāla aplikācija, lai vienkāršotā veidā it īpaši mūsu jaunieši varētu samaksāt nodokļus, tādējādi arī iesaistot viņus uzņēmējdarbībā, izceļot viņus no ēnas un vienkārši padarot pieejamākus valsts ieņēmuma dienesta pakalpojumus. Lielais jautājums Rail Baltica. Vakar noteikti liela daļa no jums skatījās raidījumu, klausījās, es arī ar interesi skatījos. Man jāsaka, tas ir ļoti jau ilgtermiņa projekts. Un 2016. gadā Mārim Kučinskim parakstot noteikti šo starpvaldību līgumu, tā situācija bija cerīgāka, vienkāršāka. Šobrīd, protams, cenas ir palielinājušās. Un izaicinājumi ir gana skaidrāki, jo ir uzsākušies reālie projektēšanas darbi, bet tas, ko es varu pateikt no savas puses, Rail Baltica projekta pašplūsma ir beigusies. Pie manis atnāca valsts kontrole un teica, ka viņiem vērtējot, šķita, ka kaut kā lēmumi ir pašpieņēmušies. Un man patiešām dara jautājumu, kā tālu linkējuša laikā tā varēja būt, ka valdība netika līdz galam informēta par to, ko patiešām satiksmes ministrija plāno darīt. Un man nav bijis vēl iespēja iepazīties ar visu valsts kontroles ziņojumu, es to noteikti izdarīšu, bet ir skaidrs, ka tāda veida pārvaldība, kā ir bijusi īstenot līdz šim, arī no satiksmes ministrijas puses, nav pieņemama. Un tie cilvēki, kas gan RB Railā, gan Eiropas dzelzceļa līnijās saņem šo gadu laikā vairākus 10 miljonus eiro, noteikti ir atbildīgi par to, kā viņi ir īstenojuši šo projektu un cik labi arī šis projekts ir pārvaldīts. Un jāsaka godīgi, ka man šis projekts noteikti šķiet ļoti svarīgs Latvijai, un mēs visi valdību debatējām vairākas stundas, ne pirmo reizi par Rail Baltica projektu. Kirsteina kungs, es negribu sarunāties ar zāli, bet es atgādināšu, ka mana valdība strādā 9 mēnešus, un 9 mēnešu laikā Rail Baltica projektā ir izdarīts ļoti daudz. Mēs vismaz esam tikuši skaidrībā, kādas ir šīs izmaksas, un mēs esam vienojušies, ka Rīgai ir jābūt. Jo skaidrs, ka šis projekts nebūs tāds, par kādu mēs viņu uzskatījām iepriekš, ka tas tiks izdarīts par daudz mazākiem līdzekļiem. Mums ir jāapzinās, kāds patiešām ekonomiskais ieguvums no šī projekta būs Latvijai, un ne tikai Latvijai, bet visai Baltijai kopumā, jo šis ir ne tikai pasažieru pārvadāšanas jautājums, tas ir jautājums arī par militāro mobilitāti, arī par mūsu savienojamību ar Eiropu. Un šo projektu gaida ne tikai Lietuva un Igaunija, mēs esam vienojušās sadarbības projektā šo projektu īstenot, un arī mums ir starptautiskās saistības, kas mums ir jāpilda. Tāpēc es uzskatu, ka šim projektam ir jāpieiet ļoti nopietni, ir jāizvērtē iepriekš pieļautās kļūdas, cik vien tas ir iespējams, jānovērš visi nākamības riski, bet ir jāiet ar šo projektu uz priekšu tā, lai tas pēc iespējas būtu izdevīgāks valstī un tās iedzīvotājiem. Un tas ir tikai sākums. Mēs esam uzdevuši ministrijām meklēt risinājumus attiecībā uz finansējumu piesaisti, jo ir skaidrs, ka ar esošo finansējumu modeli nepietiek. Ir ļoti liels darbs jāiegulda, lai saprastu, kā šādu līmeņu projektu nofinansēt turpmāk. Ir jāattīsta dažādi finansējuma modeļi, un pie tiem ir nopietni jāstrādā. Mums ir jāsaprot, ko darīt ar šo uzsākto starptautisko staciju projektu turpmāko attīstīšanu, jo man
ir pilnīgi skaidrs, ka valdība nebūs tā iestāde, kur vienkārši var iesniegt rēķinus un viņus valdība bez ierunām atmaksās. Mēs gribēsim saprast, kā radās šādi izdevumi, kas viņus ir sankcionējis, kas ir uzņēmies šīs saistības, jo ja tā nav valdība, tad kurš tas ir? Mēs gribam redzēt, lai projektu pārvaldība patiešām ieņemtu skaidrību, jo projekts vairs nav projekts, ko mēs zīmējam, projekts ir, kuru mēs jau īstenojam. Un viņš ir izaudzis no bērna par kārtīgu projektu, un viņam ir vajadzīgs kārtīgs saimnieks. Un man interesē, kā Latvijas kopējā Eiropas dzelzceļa infrastruktūra tiks iekļaut šajā projektā. Mēs nevaram attīstīt divas paralēlas infrastruktūras. Latvija vienkārši nav ne tik liela, ne tik resursu ietilpīga valsts. Tāpēc es sagaidu vēl vairākus ziņojumus valdībā un arī Saeimai. Kā vakar teica valsts kontrolieris, noteikti ir vajadzīgs tiesiskais ietvers. Arī mēs sagaidām no jums jūsu redzējumu, jūsu deleģējumu Latvijai kopumā, valdībai, kāds ir mūsu tiesiskais ietvers. Jo skaidrs, ka šie 2016. gada līgumi ir gana, jau jāsaka, novecojuši, viņi ir jāpārskata, un jāpārskata arī šis pilnvaru apjoms, jo ģeopolitiskā situācija ir stipri mainījusies no tiem mērķiem, kādi bija tad, kad šo projektu uzsāka. Līdz ar to uzdevumiem ir skaidri termiņi noteikti, arī valdība šajā dokumentā ir noteikti skaidri termiņi, bet jā, tas būs darbs, kas mums jāpaveic visiem kopā. Un tas ir darbs, kurš ir iesācies daudzus gadus atpakaļ, un šeit noteikti ir daudz politiķi, daudz satiksmes ministri, daudz cilvēki, kas ir bijuši iesaistīti līdz šim. Un kā es jau minēju, mēs esam politiķu paudze, kur nojauc padomu pieminekļus, un mēs esam paudze, kur skatās uz vērtībām. Tāpēc man būs svarīgi, kāda ir šī pievienotā vērtība šim Rail Baltica projektam. Moderna izglītība ir viena no lielākajiem un svarīgākajiem priekšnoteikumiem jebkuras valsts ilgtermiņa ekonomiskai attīstībai un izaugsmai. Valdība, un es atgādinu, mēs esam valdībā 9 mēnešus. Varētu sagaidīt labs laiks tiešām šobrīd arī no tāda dzīves cikla sagaidīt tādu kārtīgu rezultātu pēc 9 mēnešiem. Mēs esam jau 2 reizes palielinājuši atalgojumu skolotājiem. To mēs izdarījām pagājušā gada septembrī, un to mēs izdarījām šī gada janvārī. Līdz ar to skolotājiem ir iedots viss tas, kas viņiem tika solīts, 2 reizes palielinot tātad minimālo tarifu janvārī, un arī pirmsskolas pedagogiem pēc Satversmes tiesas sprieduma Lūdzu, ļaujiet. Jā. Pēc Satversmes tiesas sprieduma man ļoti žēl tos cilvēkus, kas skatās tikai TikTok. Man ļoti žēl viņus, jo viņi dzīvo savā informācijas burbulī. Bet es iesaku izlasīt valdības šo iesniegto ministru kabineta ziņojumu. Es domāju, jūs iegūsiet ļoti daudz vērtīgu informāciju, kas nav tikai TikTokā. Līdz ar to valdība 2 reizes ir palielinājusi minimālos tarifus. Mēs arī esam izpildījuši Satversmes tiesas spriedumu par pirmsskolas pedagogiem. Mēs turpinām arī palielināt STEM priekšmetu. Drīkst izsauciens, bet nepārtraukt monologu nē, lūdzu. Valdība ir palielinājusi arī STEM priekšmetu gan dabaszinātņu, gan tehnoloģiju lomu izglītībā. Mēs esam piešķīruši īpašu finansējumu, lai gan pedagogi varētu paši attīstīties šajās STEM izglītībās, gan arī bērniem būtu īpaši interešu pulciņi, kas veicinātu tiešām jau no maza vecuma viņu interesi par STEM izglītību. Un tādā veidā arī pēc tam viņi varētu izvēlēties šīs izglītības interesējošās jau arī vēlāk. Jo skaidrs, ja mēs jau no agrīna vecuma viņiem šo interesi par izglītību, tehnoloģijām, fiziku, ķīmiju, matemātiku nedosim, tad, diemžēl, viņiem arī šī interese nevar rasties. Tāpēc mēs esam īpašu programmu izveidojuši, īpašu finansējumu šim veltījuši. Un man liels paldies ministrei Čakšai, kas arī bija atvērta šim gan lielajam izaicinājumam. Mēs sadarbojamies ar Latvijas labākajām universitātēm, lai viņas arī šādu speciālu programmu izmantotu un izveidotu. Mēs esam izstrādājuši jaunu izglītības finansēšanas modeli. Un man jāsaka, tā bija unikāla iespēja arī man tikties ar gandrīz visiem pašvaldību mēriem, kas pie manis atbrauca. Bija pāris reizes, kad man bija jābūt Eiropadomē, tad ar viņiem tikās mans birojs, un liels paldies visiem, arī koalīcijas partneriem, kur piedalījās šajās tikšanās reizēs. Un tas bija svarīgi ne tikai tāpēc, lai mēs vienkārši satiktos un parunātos, bet lai tiešām viens otru uzklausītu. Un man jāsaka, ka viena daļa pašvaldību vadītāji teica, ka viņi ir pirmo reizi šādā tikšanās, un bija ļoti svarīgi, ka viņi dzirdēja ne tikai mani, izglītības ministriju, bet viņi dzirdēja viens otru. Un pēc šīs veselas rindas tikšanās
vairāku nedēļu garumā, man jāsaka, ka visi aizgāja ar pārliecību, ka ir vajadzīgas izmaiņas izglītības sistēmā. Un viņas ir vajadzīgas ne tikai tāpēc, lai mēs kaut ko ietaupītu, bet tāpēc, lai mūsu bērniem būtu kvalitatīvāka izglītība, lai pedagogiem būtu iespēja šo izglītību kvalitatīvāk bērniem pasniegt. Un jaunajā finansēšanas modelī mēs runājam ne tikai par skolotājiem, mēs runājam par cita satura izglītību, mēs runājam arī par papildus pedagogiem un asistentiem, jo ir pilnīgi skaidrs, ka skolotājs viens pats šobrīd klasē nevar panākt to rezultātu, kāds viņam ir nepieciešams. Tāpēc nereformējot un nemainot uz labāku mūsu izglītības sistēmu, mēs arī nevaram sagaidīt labākus rezultātus, lai mūsu tautsēmniecība attīstītos, lai mūsu uzņēmējiem būtu labāki šie potenciālie partneri, potenciālie biznesa cilvēki un arī potenciālie darbinieki. Es runāju ar Somijas premjeru, kurš man teica, ka viņam bija liels izaicinājums tieši tāds pats sarunās ar pedagogiem, sarunās ar arotbiedrībām, vecākiem, jo skaidrs, ka emocionāli mums katram mūsu skola ir vismīļākā, mūsu skolotājs ir visdārgākais. Un tas soliņš, kurā mēs sēdējām 1. klasē, ir gandrīz vai svēts. Bet mums ir jāiet laikam līdzi. Mūsu bērniem ir svarīgs tas soliņš, kurā sēdēs viņš. Mūsu bērniem ir svarīgi tādi skolotāji, kas spēj iemācīt viņam digitālās prasmes. Mēs šobrīd bez e-paraksta, bez digitālajām prasmēm nevaram īsti panākt neko. Tāpēc mums ir jāspēj reformēt mūsu skolu sistēmu tā, lai mēs nevis piedāvātu saviem bērniem to, kas bija svēts mums, bet to, kas ir svarīgs viņiem. Un man arī jāsaka, ka arī aprunājoties, protams, ar kolēģiem Eiropā, arī viņiem ir bijušas lielas turbulences un ir šīs diskusijas emocionāls. Bet pēc tam, kad mēs to izdarām, visi saka vienu lietu, kāpēc mēs to neizdarījām ātrāk. Un šobrīd ir tā, ka pašvaldību vadītāji man zvana un saka, kad būs tas jaunais finansēšanas modelis. Mēs gaidām, mēs esam gatavi. Un, protams, ir vajadzīgs zināms laiks pārkārtoties, pielāgoties, saprast, kā mēs to darām. Mēs izgājām cauri veselai rindai problēmu. Tas jau nav jautājums tikai par skolām, tas ir jautājums par ceļiem, par pieejamību, kur viņiem dzīvot. Bet tad, kad tam iedod saprātīgu laiku, to visu var sakārtot kopā ar valdību, kopā ar pašvaldībām. Un man tiešām ir prieks, ka man pašai pietika drosmes kopā ar koalīcijas partneriem tikties ar pašvaldību vadītājiem, sejā dzirdēt, kuras pašvaldības ir gatavas, kur varbūt ir vienkārši personīgi nevēlēšanās kaut ko mainīt. Mēs sākot ar 2004. un 2025. gadu esam pārgājuši uz visām izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējo un profesionālo izglītību, jaunu obligātu mācību priekšmetu valsts aizsardzības mācību. Un jāsaka arī par to, manuprāt, ir bijušas gāras diskusijas, bet mēs esam vienojušies, mums ir vajadzīga patriotiskā audzināšana, mums ir vajadzīga šīs zināšanas, dzīvojot šodien tajā realitātē, kurā mēs esam. Un skolā šobrīd notiek arī pārēj uz mācībām tikai valsts valodā, jo Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur runā tikai latviešu valodā. Un tāpēc mums ir svarīgi, lai visi cilvēki Latvijā saprastu latviešu valodu, saprastu mūsu vēsturi, un viņi spētu pēc tam, protams, darīt to, ko viņi vēlas, bet latviešu valoda būtu bāze, no kuras viņi var tālāk arī strādāt, mācīties un būt integrēti šajā sabiedrībā, šajā valstī, kurā viņi ir izvēlējušies dzīvot. Jo, ja viņi nevēlas dzīvot Latvijā, Latvija ir brīva valsts. Latvijā robežas nav slēgtas, cilvēki var doties dzīvot, kur viņi vēlas. Tāpēc mēs īstenojam latviešu valodas programmu visās skolās un arī apmācam skolotājus, kuriem ir grūti, jo, jāsaka, viņiem ir bijis vajadzīgs arī laiks iemācīties papildus, varbūt zināšanas, kā pasniegt bērniem, kuriem latviešu valoda nav pirmā valoda. Man ir jāsaka liels prieks tiešām šajā praktiskajā darbā, lai latviešu valoda nebūtu tikai uz papīra, bet arī praktiski tiktu ieviesta dzīvē. Par attīstītiem reģioniem un spēcīgu valsts dzinēju spēku es domāju, ka ir svarīgi runāt. Mums ir svarīgi, ka arī reģioni ir attīstīti, bet arī Rīga nekonkurē savu finansējumu ziņā ar Jelgavu vai Jēkabpili, jo lielāko daļu savu finansējumu viņi atdod. Mums ir jāatrod tāds finansēšanas modelis, lai Rīga konkurētu ar Stokholmu, Tallinu un Viļņu, un mūsu reģioni konkurētu ar reģioniem attiecīgajās valstīs. Tāpēc šis ir liels izaicinājums, kā veidot mūsu reģionu politiku tā, lai iespējami vienlīdzīgāka būs valsts pakalpojumu pieejamība reģionos un mazināt atšķirības starp pašvaldībām.
Ir ieviests gan garantētais minimālais sociālais ienākums, kur valsts līdzmaksā, un vairāk šādi citi pakalpojumi, kur valsts līdzmaksā, lai nodrošinātu vienotu pakalpojumu pieejamību visā Latvijā. Un arī skolu tīkls, veselības tīkls šobrīd tiek mainīts, lai šī pakalpojuma pieejamība būtu vienāda visā Latvijā. Mēs esam ministru kabinetā arī izveidojuši Austrumu pierobežu sociāla-ekonomiskās attīstības un drošības stiprināšanas tematisko komiteju, lai mēs nodrošinātu savstarpēji koordinētu pieeju Austrumu pierobežas attīstībai. Jo tad, kad mūsu NBS spēki izvietoja betona blokus, paziņoja par to, ko viņi darīs uz robežas, daļai pierobežas pašvaldību vienkārši bija ļoti daudz praktiski jautājumu. Un mēs esam sapratuši, ka ir ļoti svarīgi arī ikdienā ne tikai paziņot, ka tas notiks, bet sagatavot arī pašvaldību vadītājus, būt pastāvīgā komunikācijā un domāt kopīgi par šo reģionu attīstību. Un otrdien valdībā mēs apstiprinājām eirokomisāra amata kandidātu Valdu Dombrovska amatam Eiropā. Un mēs visi kopīgi arī devām viņam tādus ceļavārdus un uzdevumu, ka mēs kā Latvija, mēs kā Baltijas valsts vēlēsimies, lai Eiropā būtu skaidra izpratne par šo, kas notiek austrumu pierobežā Latvijā. Jo ir skaidrs, ka Latvija viena ar šiem gan sociāli-ekonomiskajiem, gan drošības izaicinājumiem nevar cīnīties. Mums ir vajadzīga šī Eiropas līmeņa izpratne. Un es redzu, es esmu runājis gan ar Somijas, gan ar Polijas premjeriem, gan arī ar Baltijas premjerēm, ka mēs visi kopīgi kā šīs reģiona valsts varētu Eiropā prasīt īpašu risinājumu, kā mēs redzam, kā šis reģions var arī turpmāk attīstīties, jo ir skaidrs, ka veidojot šo dzelzceļa priekškaru ar Krieviju un zināmā mērā arī ar Baltkrieviju, mums pastāv ļoti liela izaicinājuma visās valstīs līdzīgi. Un tas nav jautājums tikai par aizsardzību, militāro, bet tas ir jautājums arī par šo sociālo-ekonomisko iekļaušanos, par īpašām programmām, par īpašiem risinājumiem, lai šajos reģionos cilvēki varētu justies, iet skolā, dzīvot, mācīties un strādāt. Un, lai pašvaldībām sniegtu atbalstu skolu tīkla sakārtošanas procesā, varam ministri izvirzīja jaunu Nacionālā reģionālās attīstības fonda izveidi ideju, lai ietvaros pašvaldībām būtu mērķdotācija. Tātad, ja mēs virzam valstī kādu lielu mēroga reformu, lai arī pašvaldībām būtu mērķorientēta šāda iespēja pielāgoties šīm reformām, bet, protams, viņām ir arī jāsasniedz šie rādītāji, lai viņš šai reformai pievienotos. Mēs esam ministru kabinetā apstiprinājuši 11 miljonu valsts budžeta līdzfinansējumu Salacgrīvas tilta pārbūvēi un esam šajā nedēļā pieņēmuši lēmumu par Bauskas apveceļu būvniecību PPP projektu ietvaros. Baukšķinieku gaudītākais projekts ilgi gaidīts un jauna iespēja ar PPP projektiem finansēt tos projektus, ko ir pilnīgi skaidrs ne budžeta, ne Eiropas Savienības līdzekļi neatļauj, bet mūsu iedzīvotāji sagaida. Un es domāju, mums ir jāattīsta vairāk šādas iespējas piesaistīt privāto kapitālu, dodot arī mūsu privātajiem uzņēmējiem iesaistīties valsts attīstībā. Es domāju, tā ir unikāla iespēja šādā sadarbības modelī pateikt, mēs uzticamies mūsu privātajiem biznesam. Mēs uzticamies viņiem un mēs gribam, lai viņi spēj būt daļa no mūsu valsts attīstības. Atbalsts Ukrainai ir bijis, manuprāt, viens no lielākiem gan jūsu Saeimas deputāti, gan arī mūsu uzdevums. Un mūsu galvās, sirdīs un prātos Ukraina ir nevis tikai tāpēc, ka viņi ir Ukraina, bet viņi cīnās arī par mums. Mēs ļoti labi to apzināmies, ka Ukraina izcīna arī mūsu uzvaru. Un tāpēc gan militārais, gan politiskais, gan finansiālais un cita veida atbalsts Ukrainas uzvarai ir ļoti svarīgs pamatelements, jebkurā, ko mēs darām ikdienā. Mums ir ļoti svarīgi, ka mēs kā Latvija esam pateikuši, ka mēs ilgtermiņā atbalstīsim Ukrainu un 0,25% no IKP gadā novirzot Ukrainas militāriem atbalstam, ir milzīgs solis un paraugs pārējām valstīm darīt līdzīgi. Ukraiņi par to ir ne tikai no sirds pateicīgi, bet tas ir labs piemērs, strukturēts piemērs, kā arī citas valsts var veidot šo savu atbalstu. Mēs esam kopā ar 12 citām valstīm, bet kopā ar apvienoto karalisti izveidojuši dronu koalīciju, kuras ietvaros mēs jau esam pirmās dronu lidmašīnas piegādājuši Ukrainai, un līdz nākamā gada pavasarim mēs esam apņēmušies piedāvāt vismaz 1 miljonu Ukrainai, jo viņi to ļoti sagaida. Mēs esam piedalījušies un piedalāmies arī Čehijas vadītajā koalīcijā 155 mm artilērijas šāviņu iegaidē Ukrainas vajadzībām
un mēs esam piešķīruši tam 10 miljonus eiro. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo arī tur mēs kopā, ārpus Eiropas Savienības kopējā fonda atbalstam Ukrainu, bet mēs atbalstam arī sevi tādā veidā, mācoties no šīs spējas koordinēt šāda veida atbalstu, iegūstot arī kontaktus un sakarus, jo ir skaidrs, ka Čehija ir militārās ražošanas lielvalsts, un tā ir unikāla iespēja arī Latvijas politiķiem, Latvijas uzņēmējiem būt šajā programmā un saprast, kādā veidā mēs varam attīstīt arī savu militāro nozari. Mēs arī Ukrainai sniedzam bilaterālu palīdzību vairāk kā 5 miljonu eiro apmērā, un tas ir būtiski iespēja arī sadarboties mūsu uzņēmējiem ar Ukrainas uzņēmējiem, tādā veidā stiprinot Ukrainu. Šajā gadā bija milzīgas sarunas par to, kādā veidā Ukraina integrēsies Eiropā, un mēs pieņēmām gan lēmumu par Ukrainas un Moldovas iestāšanos Eiropas Savienībā sarunu uzsākšanu, gan arī vienojamies par finansiālās palīdzības pakotnes 50 miljardu apmērā piešķiršanu Ukrainai. Par izaicinājumiem. Par to, ka mums neticēja. Neticēja tam, vai ne, Armand, ka mēs varēsim panākt lauksaimniecības produktu, Krievijas produktiem ierobežošanu. Galīgi neticēja, bet mēs to panācām. Kā mēs to izdarījām? Mēs izveidojām koalīciju Eiropā, mēs vienojamies ar Poļiem, Baltijas valstīm un darījām to parādot savu piemēru, to ieviešot un aktīvi aicinot darīt tos citus. Ukraiņi bija mūsu lielākie sabiedrotie. Vēl mums neticēja, ka mēs iekļausim 14. sankciju pakotnē mangāna rūdas aizliegumu. Galīgi neticēja. Twitters vienkārši vārījās, bet mēs iekļāvām. Mēs ne tikai iekļāvām, kā mēs to izdarījām, aktīvi cīnījāmies par savām interesēm, bijām nērti, es biju ļoti nērta reizēm pārējiem Eiropas līderiem, bet viņi zināja, ka tas ir ļoti svarīgi Latvijai. Un tāpēc reizēm ir ļoti svarīgi būt aktīvam, un man ir prieks, ka mēs šo savu līderību patiešām parādījām un mums noticēja. Mēs arī esam vienojušies, ka mēs pātrināsim sinhronizācijas plānu BREL darbībai, lai mēs pārtrauktu šo sadarbību ar Krieviju elektroenerģijas tīklā. Un tātad no nākamā gada februāra mēs būsim brīvi no Krievijas, mēs varēsim būt droši, ka kādā brīdī Krievi vienkārši neizslēgs slēdzi, un mēs paliksim bez elektrības. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka visi 3 Baltijas valstis turpina šo darīt, un mēs ejam pēc plāna, un paldies mūsu klimata un enerģētikas ministram. Mēs esam aizlieguši satiksmē piedalīties transporta līdzekļiem ar Krievijas reģistrācijas numuriem, un mēs panācām arī izņēmumu Eiropas Savienībā, ka tas paliek spēkā. Par sabiedrības veselību un sportu. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Jūs visi esat pamanījuši, ka mēs maz runājam šobrīd par ļoti lielām problēmām veselības finansējumā, jo mēs piešķīrām vēsturiski lielāko finansējumu veselībai, pilnveidojām primārās veselības aprūpes pakalpojumus, investējām ģimenes ārstu prakšu kapacitātē un iedevām šo vienu īpašo vēl cilvēku, ko viņi ilgi gaidīja. Man jāsaka, es pirmo reizi dzirdēju, ka ministra kabineta sēdē atnāca ārstu asociācijas un pateica valdībai paldies. Un es arī pirmo reizi piketa laikā no lauksaimniekiem dzirdēju, ka viņi pateica valdībai paldies. Mēs īstenojam vēl lielākas reformas, un mēs sagaidām, ka zāļu cenas, recepšu zāļu cenas samazināsies vismaz par 15–20%. Un mēs esam piešķīruši jau kompensējumam zālēm, ka cilvēkiem līdzmaksājums, kas viņiem ir jāveic lielākais, ir 25% apmērā. Līdz šim tas bija 50%. Tas nozīmē, ka cilvēki var atļauties tās zāles, kas ir būtiskas ikdienas lietošanā viņa veselības uzturēšanai. Mēs sakārtojam veselības aprūpes iestāžu pārvaldību, un mēs esam izveidojuši jaunu, integrētu valsts apmaksātu pakalpojumu, hospisu vai paliatīvās aprūpes mobilās komandas personas dzīvesvietā, jo ļoti bieži ģimenei ir ļoti grūti aprūpēt cilvēkus, kuri ir slimi ar ļoti smagu slimību. Viņi nezina, kā viņu aprūpēt, viņiem nav laika, viņi nezina, kā viņu barot, kā iedot viņiem zāles. Un valsts ir uzņēmusies rūpes par šādiem cilvēkiem, līdz ar to arī atvieglojas pašvaldības un atvieglojas ģimenes, ļaujot viņiem dzīvot normālu dzīvi un pavadīt ar šo cilvēku mājās kvalitatīvu laiku. Mēs esam paredzējuši sporta veidiem finansējumu lielāku tiem, kur nodarbojas jaunieši un bērni. Nevis politiķiem izlobētiem sportiem,
dārgiem sporta veidiem, bet jauniešiem un bērniem, kas veicina viņu veselību. Tāds ir mūsu mērķis strādāt pēc caurspīdīgiem kritērijiem. Mēs esam palīdzējuši jau pašā pirmajā valdības sēdē ar sadales pakalpojumu cenu sadārdzinājumu un atjaunojam taisnīgumu pensiju sistēmā, pakāpeniski piešķirot piemaksu par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. Mēs ļoti labi atceramies šos juku laikus, līdz 95. gadam nebija skaidrs sistēmas, un šiem cilvēkiem dēļ šiem juku laikiem nav jācieš. Mēs ieviesām partnerības regulējumu, kas stāsies spēkā pēc 2 nedēļām. Tik ilgi debatēja. Likās, ka valsts apstāsies. Valsts nav apstājusies. Šie cilvēki, kas arī ir daļa no mūsu sabiedrības, ir ārkārtīgi svarīgi, lai viņi justos Latvijā pieņemti, integrēti un gaidīti. Tāpēc šī valdība to izdarīja, un man ir liels lepnums par maniem ministriem un šo koalīciju. Mēs Saeimā arī atbalstījām Tieslietu ministrijas izstrādāto likumprojektu un esam Saeimā guvuši atbalstu par Labklājības ministrijas izstrādāto likumprojektu par konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu. Jo bieži vien mēs runājam par lielām lietām, bet aizmirstam, kas notiek ģimenēs. Un tieši no ģimenēm, no mājām bieži vien veidojās daudz emocionālas problēmas. Cilvēks nejūtas labi darbā, viņš nejūtas labi skolā, bērnam veidojās tādas traumas, kuras pēc tam ir jāārstē gadiem. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi arī tas, lai mēs upuriem sniegtu lielāku aizsardzību, nepieciešamu atbalstu. Un arī šajā nedēļā mēs palielinājām konsultāciju stundu skaitu bērniem, kas ir cietuši no vardarbības, lai viņi varētu tikt izārstēti, lai viņi varētu saņemt šīs konsultācijas ātrāk, lai šīs traumas neieilgtu, un pēc tam būs nepieciešams jau daudz lielāks gan finansējums, gan ieguldījums, gan arī viņiem būtu grūti iekļauties sabiedrībā. Mēs arī esam virzījuši grozījumus krimināla procesa likumā, kas paredz, ka varmācīgai personai varēs piemērot drošības līdzekļu izpildes elektronisko uzraudzību. Un vēl par ģimenēm. Man pašai personīgi ir ļoti svarīga katra tēma, kuras dzirdu vārdu bērns, jo man pašai ir 3 bērni, un es zinu, kā jūtas mamma, kurai ir šādi 3 bērni un cik daudz vajadzību ir bērniem. Un katrs, kuram ir ģimene, un arī tādi, kuriem nav, es domāju, mēs visi saprotam, ka bērni ir mūsu nākotne. Tāpēc mēs esam jau no 2024. gada līdzfinansējuši pašvaldības sniegto aprūpes mājās pakalpojumu bērniem ar smagiem un ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem, un arī esam izmainījuši to kārtību, kā ar invaliditāti saistīto pabalstu saņemšanu pēc pilngadības jauniešiem ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti, tā saucamajiem mūžīgiem bērniem, šī pārēja būtu daudz vienkāršāka, un vecāki nepalikt bez jebkādiem iztikas līdzekļiem. Tas nebija vienkārši, tas vairākus gadus gaidīja, bet mēs to esam izdarījuši, un es ceru, ka šīm personām daudz vieglāk būs šī pārēja. Mēs esam arī palielinājuši pilngadības personām ar invaliditātes cēloni slimību no bērnības pabalstu no 100 eiro līdz 413. Tātad kopšanas pabalsts jau sasniedz 413 eiro. Mēs esam arī Valsts bērnu tiesības aizsardzības inspekciju reorganizējuši par bērnu aizsardzības centru, kas būtiski stiprina ģimeņu un bērnu atbalsta funkcijas. Viņi nav vairs iestāde, kas kontrolē, bet iestāde, kas palīdz, konsultē un atbalsta. Mēs esam attīstījuši pakalpojumu augsta riska jauniešiem bērnu un jauniešu drošā māja, jo ir ļoti daudz jauniešu, kuriem ir grūtības iekļauties sabiedrībā. Ministrs kabinets ir arī lēmis par finansējumu piešķiršanu pirmskolas izglītības iestāžu būvniecībai, paplašināšanai un infrastruktūras attīstībai, un arī šajā nedēļā mēs izdarījām grozījumus komerces likumā, un jūs varēsiet drīz lemt Saeimā, ka valdes locekļiem turpmāk būs tiesības iet bērnu kopšanas atvaļinājumā, un tas nebūs kā sots, ka valdes locekļiem ir jāpamet darbs, lai viņi varētu aiziet bērnu kopšanas atvaļinājumā. Un noslēgumā. Kopš manas valdības ir pagājuši 9 mēneši. Man jāsaka, man vakar viens kolēģis teica, nu vai tad premjeram nav piešķirts vairāk stundas? Kā tad tev 24 stundas tev nepietiek? Nē, nepietiek. Reizēm ir tā, ka tās dienas paskrien tik ātri un darba ir tik daudz, un man ir tendence ieguldīties, iesaistīties un arī lasīt dokumentus, jo es zinu, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs raidām signālu arī sabiedrībai, ka mums rūp. Es nesen devu runu savai pirmajai augstskolai, Rīgas juridiskajai augstskolai, jo es biju pirmais absolvents. Un tas, ko es teicu, katram ir noteikti svarīgi kaut kāda sava lieta. Mums kā politiķiem ir svarīgi, ka mēs varam ieviest pārmaiņas.
labas pārmaiņas mūsu sabiedrībai, reizēm nodrošinot arī stabilitāti. Tāpēc es domāju, ka kuras pārmaiņas vienmēr nāk ar neskaidrību, nedrošību, bet parādot skaidru līderību, iesaistoties pašiem un ticot tam, es domāju, šīs pārmaiņas mēs varam veikt. Es ticu, ka Latvija var būt valsts, kurā uzņēmēji var attīstīties. Es ticu, ka Latvija ir valsts, kurā pašvaldībām un valstīm nav jādara viss tas, ko var izdarīt arī privātais bizness. Un es ticu, un es zinu, un es daru, un es rādu savu līderību un iesaistīšos tik ilgi, kamēr es to varēšu. Un tāpēc es arī ticu, ka kopā šī saima tiešām var izdarīt labas lietas mūsu uzņēmējdarbībā. Jūs varat stiprināt mūsu ģimenes, jūs varat atbalstīt valdību, jūs varat arī neatbalstīt. Jūs varat kliegt, bļaut un raidīt TikTokā sliktus signālus mūsu sabiedrībai, bet es baidos, ka mūsu sabiedrība no tā stiprāka nekļūs. Bet es domāju, parādot skaidru līderību, nebaidoties pieņemt arī grūtus lēmumus, tādus kā par latviešu valodu, tādus kā par jautājums par militāro aizsardzību. Es domāju, mēs varam padarīt Latviju stiprāku, kurā katrs jūtas iekļauts, katrs runā latviešu valodā, un ja viņš vēlas, viņš var brīvi ceļot Eiropā, jo NATO lietu sargs viņu sargā. Paldies!